Labdien! Šodien mēs ar jums parunāsim, kā vajag zīmēt sinus X grafiku. No sākuma noformēsim koordinātu plakni. Uz X-ās mums būs radiāni, uz Y-ās būs skaitļi. Tātad, lai vieglāk būtu zīmēt, mēs paņemsim vienu rūtiņu par 30 grādiem, bet izmantosim ne grādus, ar radiānus. Tātad 30 grādi mums būs pi dalīts ar 6. Paņemsim melnu pildspalvu, un tad šeit būs pi dalīts ar 6. Nākamā rūtiņa dos atkal 30 grādus, tad šeit būs jau pi dalīts ar 3. Šeit pi dalīts ar 2, un tālāk es neattēlošu katru rūtiņu, bet paņemšu tos svarīgākos momentus. Tātad šeit man būs pi, šeit man būs 3 pi dalīts ar 2 un 2 pi. Tas pats arī būs pa kreisi no koordinātu plaknes centra, bet radiāni būs tikai ar mīnusiem. Tad šeit būs mīnus pi dalīts ar 2, šeit būs mīnus pi, mīnus 3 pi dalīts ar 2 un mīnus 2 pi. Tagad man vajag atcerēties vai atrast sinus X vērtības. Tātad es meklēšu sinus vērtības. Man ir divas iespējas – atcerēties vai arī izmantot vienības riņķi. Kā izmantot vienības riņķi, es stāstīju iepriekš, augstāk ielikšu linku. Tātad es atceros, ka sinus no 0 ir 0. Tā paņemšu zaļu pildspalvu. Kur šeit man būs 0. Tālāk es zinu, ka sinus no 30 grādiem ir viena puse. Tātad viena puse, kur man būs viena puse? Tātad, ko es aizmirsu? Es aizmirsu pielikt, ka uz Y-ās man viena vērtība būs 3 rūtiņas. Tad šeit man būs 1, šeit mīnus 1. Un tagad es ļoti viegli varu saprast, ka viena puse, ja puse man būs šeit pa vidu. Šeit pa vidu man būs punktiņš, jo sinus no 30 grādiem ir viena puse. Sinus no 60 grādiem ir kvadrātsakne no 3 dalīts ar 2. Es zinu, ka kvadrātsakne no 3 ir 1,7 apmēram. Dalot ar 2 dabūšu 0,85. Apmēram punktiņš man būs šeit. Tālāk es zinu, ja sinus man ir 90 grādi, tad vērtība būs viennieks. Un šeit, kur viennieks, es uzzīmēšu punktu. Jūs teiksiet, bet man vajadzēs tad atkal šeit meklēt visas tās vērtības. Nē. Var izdarīt krietni vieglāk. Var izdarīt tā, ka atlikt tikai tos svarīgākos punktus un tad viņus tikai savienot. Bet vajag tomēr atcerēties vienu lietu, kur mums būs izliekums, man vajag viņu tādu blīvu uzzīmēt, ne asu. Un otra lieta, ko vajag atcerēties, ir tas, ka sinus grafiks tiek zīmēts caur koordinātu plaknes centru. Tad, ko es darīšu? Man nevajag atcerēties visus šos punktus. Es atlikšu uz koordinātu plaknes centra punktu, pēc tam zinu, kā pi dalīts ar 2 dos man viennieku rekur šeit, un tā kā mūsu sinusa grafiks ir periodisks, tad centrs 1, centrs mīnus 1, centrs, redzam, atkārtojas punkti, atkal viennieks, un pēc tam tur būs mīnus 1 un tā tālāk. Tas pats arī ir pa kreisi. Centrs, šeit rekur bija viennieks, tad centrs, tad mīnus 1, atkal centrs, tad 1, centrs, un tur būs atkal mīnus 1 un tā tālāk un tā tālāk. Tad jūs redzat, ka man nevajag atcerēties visas vērtības un atlikt šīs vērtības uz koordinātu plaknes. Vajag atcerēties tikai tos svarīgākos virsotņu un X-as krustpunktu punktus. Un viss. Tagad man atliek tikai savienot mūsu grafika punktus, tā kur viņš ir, un, kā es jau teicu, šeit būs tāds izliekuma
izliekuma gabals. Tā, mēģināšu glīti viņu uzzīmēt. Tā, un rekur šeit. Rekur man izveidojas sinus grafiks. Paldies par uzmanību, visu labu!